Dienā, kad devos izciest sodu, mani kolēģi piloti sāka maksāt par manas ģimenes māju. Un to viņi darīja gandrīz 4 gadus. Pēc tam, kad tiku izlaists no cietuma, es 4 reizes lūdzu viņiem pārstāt to darīt un ļaut man atsākt pašam veikt maksājumu. Taču katru reizi viņi atteica. Mums palīdzēja ļoti daudz cilvēku no tādām vietām, kuras nebūtu iedomājies. Federālā cietuma sistēmā es kalpoju 424 dienas. Es cietumā uzsāku anonīmu alkohola sapulci, kas nepatika cietuma administrācijai, un viņi mūs ik nedēļu lamāja, kad nācām kopā pulcēties. Šīs iknedēļas sapulces bija kā kluso oāze tūkstnešu vidū. Pāris dvēseles miera mirkļi cietumā, kas pilns ar vaiprātīgajiem. Kad bija izciets pamatu sodu laika cietumā, tam sekoja 3 gadi pārbaudas laika, kas ierobežoja manas iespējas ceļot, kā arī ietver 13 citus nosacījumus. Kad tiku izlaists no cietuma, zaudējis pilotāmetu, es atgriezos rehabilitācijas centrā, kur kādreiz biju pacients un sāku strādāt uz pilnu slodzi, palīdzot citiem alkohoļiem. Samaksa bija niecīga, taču es atklāju, ka mana pieredze ļoti noderīga citiem. Un es izmisīgi vēlējos samaksāt to, ko tik daudzi bija devuši man. Un es darīju 12 mēnešus. To es darīju 12 mēnešus. 20 mēnešus. Ilgu laiku es vairs neapsveru iespēju, ka vēl kādreiz lidošu, taču nespēju izmest šo sapni no savas sirds. Viena no meditācijas grāmatām es izlasīju. Pirms sapnis var piepildīties, jāsākumā jābūt sapnim. Man teica, ka ja es atkal vēlos lidot, man būtu jāsāk no pašiem pamatiem ar privātu licenci, lai gan iepriekš man bija Federālā aviācijas aģentūras licence, augstākās pakāpes apbalvojums, gaisa transporta pilota licence. Es sāku mācīties un kārtoju visu laiku ietilpīgos Federālās aviācijas aģentūras rakstiskos eksāmenus. Man bija jāatgriežas un no jauna jāmācās tas, ko bija mācījies pirms 30 gadiem, ko jau sen bija aizmirsts. Pavisam negaidīt, es varu iegūt savu Federālās aviācijas medicīnas certifikātu pēc tam, kad varēju pierādīt savu skaidrību vairāk nekā 2 gadus. Tiesnesis man uzlika sankcijas, kur ietvaros savu vecumu dēļ es vairs nevarēju lidot. Mans jurists bija kļuvis par manu draugu un pēc manas notiesāšanas strādāja 3 gadus manā labā, par to neprasot ne centa. Viņš bija viens no cilvēkiem, kur ienākšanu savā dzīvē es varu tikai aprakstīt kā dievišķu likteni. Viņš iesniedza prasību tiesnesim atcelt sankcijas un par maniem vaigiem sāka līst asaras. Kad viņš man piezvanīja, lai pateiktu, ka tiesnesis tam bija piekritis. Līdz ar sankciju atcelšanu neiespējams kļuva mazāk iespējams. Man vēl priekšā bija milzīgs darbs, taču tagad vismaz es varēju mēģināt. Neviens no maniem draugiem neticēja, ka bija iespējams atgūt licenci no nulles, taču es biju iemācījies, kā daudzas lietas darīt pa vienai dienai, pa vienam solim, tāpēc arī šīs licences grasījos iegūt tādā pašā veidā. Ja es būtu izvēlējies izvērtēt visu plašo licencēšanas prasību spektru uzreiz, es būtu izstājies. Tas būtu pārāk nomācoši. Taču es to varēju izdarīt pamazām, pa vienai lietai, un tā es arī darīju. Es zināju, ka neviens nekad vairs mani nepieņems darbā, lai pārvadātu pasažierus. Es biju izbijušais cietumnieks, notiesāts un zērājs. Es šaubījos, vai kāds kādreiz man ļaus lidot ar kravas lidmašīnu. Federāla aviācijas aģentūra bija nepieciešama vairāk mēnešu, lai apstrādātu manas licences, un man tās nosūtīja. Dienā, kad tās tika atsūtītas, notika vēl viens brīnums. Man piezvanīja pilota ārotbiedrības vadītājs un mani informēja, ka aviolīnijas prezidents bija personīgi nolēmis mani atjaunot darbā. Es nebiju cēlis sūdzības, lai gan man bija tiesības to darīt, jo es zināju, ka manu rīcību tāpat nevarēja attaisnot vai aizstāvēt. Es biju nelokām uzņēmies atbildību TV kameru priekšā, rehabilitācijas centrā, jo mana atvesļošanās pieprasīja stingru godīgumu. Es tikko spēju noticēt, ka aviolīnijas prezidents pat jebkāda apsvērta pieņemt mani atpakaļ darbā. Es brīnījos par šī vīra un aviolīnijas personāla drosmi. Ja nu es norautos, ja nu es atkal lidot dzērumā, mēdījiem būtu par ko rakstīt. Vairākas dienas pēc šī zvana es katru rītu modos ar domu, ka tas noteikti bijis tikai sapnis. Nespēju noticēt, ka tas varēja notikt. Gandrīz 4 gadus pēc manā aresta un manas dzīves krāšņiem postījumiem es parakstīju līgumu par atgriešanos darbā.
Es atguvu savu darbu stāžu, man piešķīra zaudētos pensiju uzkrājumus, un es atkal biju pilots. Bija ieradies liels pūlis, lai noraudzītos, kā es parakstu līgumu. Manā dzīvē tik daudz bija noticis. Es pazaudēju gandrīz visu, kā labā biju strādājis. Mana ģimene bija piedzīvojusi publisku kaunu un pazemojumu. Es biju no nicināšanas un kaunināšanas un apsmiekla objekts. Taču notika arī daudz kas cits. Ikviena zaudējuma vietā nāca atalgojums. Es piedzīvoju lielas grāmatas apsolījumus, piepildamies tik lielā mērā, ka nekad nebūtu iedomājies. Es ieguvu skaidrību, es atguvu savu ģimeni, un mēs atkal bijām tuvi un mīloši. Es iemācījos, kā izmantot 12 soļus un dzīvot saskaņā ar brīnišķīgo programmu, kuru pirms tik daudziem gadiem izveidoja divi dzērāji. Bija nepieciešama vairāk gadu, taču es iemācījos būt pateicīgs par savu alkoholismu un atvesļošanās programmu, kuru tas man ar varu uzspieda. Par visām tām lietām, kas notika man un ar mani. Par dzīvi, kas lielos apmēros pārspēja jebko, ko es iepriekš biju pazinis. Un man nevarētu būt tas, kas man ir šodien, ja es nebūtu piedzīvojis visas vakardienas. Mans darba līgums paredzēja, ka es noslēgtu savu karjeru kā otrais pilots. Taču šīs programmas brīnumi nepārstāja darboties manā dzīvē, un pagājušajā gadā man informēja, ka aviolīnijas prezidents bija piešķīris savu atļauju un man atkal kļūt par kapteini. Es devos pensijā 60 gadu vecumā kā Boeinga 747 kapteinis, kas nozīmē to, ka pēdējais amats manā aviolīnija gadu es pavadīju kreisā sēdvietā. Aplis, kas manai indiāņu tautai tik svēts, beidzot bija noslēdzies. Es pats esmu pelnījis maz atzinības par šiem panākumiem. Man pietika tikai saposties un ierasties, taču par visiem notikumiem manā dzīvē vislielākā atzinība pienākās animālu alkohola programmai. Mīlošā dieva žēlastībai un neskaitāmu cilvēku palīdzībai. Viens no maniem dēliem ir sasniedzis vairāk nekā 3,5 gados skaidrību pēc tam, kad gandrīz zaudēju dzīvību alkohola dēļ. Par to esmu pateicīgs. Es esmu atgriezies pie savas indiāņu tautas pēc ilgas un kaunu pilnas klusēšanas. Es atkal dejoju un atsāku piekopt sen aizmirsts rituāls. Esmu uzstājies divās indiāņu anīmu alkohola konvencijās, taču uzaugot es neko tādu nekad nebūtu spējīgs iedomāties. Dzīves, likstas vienmēr pašas agrāk vai vēlāk parādīsies mūsu dzīvēs. Taču mums nav ar tām jātiek galā vieniem pašiem, kamēr vien mēs animālu alkohola sapulcēs varam atrast vēl vienu alkoholiķu.